Liela daļa sabiedrības kļūdaini uzskata, ka Sijā Liepājas rasa, kas bāzējas atkrituma poligonā Ķīvītes, Dienvidkurzemes novada Grobiņas pagastā, nodarbojas tikai ar atkritumu fizisko apsaimniekošanu. Tā gluži nav. Uzņēmuma darbiniekiem ir arī sabiedrības izglītošanas misija. Dienvidkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionālais centrs īsteno vides izglītību kopš 2008. gada. Un jau kopš 2015. gada ir vides skola, kas ir akreditēta Liepājas izglītības interešu programma. Pēdējo 3 gadu laikā ir ievērojami pieaudzis apmeklētāju skaits, un tāpēc arī mēs vēlamies paplašināties un izveidot vides izglītības centru. Un aicinām ikvienu sabiedrības locekli aizpildīt aptauju un dot to savu ārtavu, kas tad tieši mums būtu jāuzlabo. Jāpiebilst, ka intereses pieaugumu par vides izglītību raksturo arī konkrēta statistika. 2022. gadā pasākumos piedalījās 1567 dalībnieki, savukārt 2023. gadā apmeklējums pieauga par 63%, bet 2024. gadā jau par 79% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Kopumā ir vērojama vispār pozitīva tendence ne tikai uz apmeklētājiem vides izglītībā, bet arī uz apmeklētājiem vispār atkrituma poligonā. Gan iedzīvotāji brauc pie mums regulārāk jau vest savus sašķirotos atkritumus, nodot atkritumus, kas liecina par to, ka sabiedrības izglītošana iet uz augšu un sabiedrība sāk domāt par to, ka ir nepieciešams šķirot atkritumus. Proti pats svarīgākais ir atkritumus neradīt. Pēdējā gadā ir vērojams, ka ievestie atkritumu daudzums sašķiroto palielinās par 15%, kas salīdzinot ar pērnā pusgadu ir tiešām augsts. Un iedzīvotāji ikdienā brauc pie mums gan uz nenovērtēto lietu muzeju, uz krāmu kambari un vasaras sezonā uz augu apmaiņas punktu, kas arī ir iegūst savu veidu popularitāti, jo kam tad mājās nav naudas koks vai kaktus, kas ir apnicis jau. Iedzīvotāji arī, protams, ir priecīgi par to, ka šobrīd ir izveidoti šie šķiroto atkritumu savākšanas laukumi reģionā, kas nozīmē, ka tuvāk iedzīvotājiem ir šie laukumi, kur viņiem ir ērti aizbraukt un jau tuvāk mājām nodot šos sašķirotos atkritumus. Piebildīsim tikai, ka šobrīd vides skola piedāvā 2 programmas. Ekskursija pa teritoriju ar iespēju apskatīt nenovērtēto lietu muzeju un krāmu kambaru, kā arī ekskursija pusnodarbība, kas ietver sevī izglītojošu lekciju un praktisku nodarbību par aktuālām atkrituma apsaimniekošanas tēmām. Piemēram, pārtikas un bioloģiski noārdāmu atkritumu apsaimniekošana, atkritumu un ūdens, patēriņš un tekstila atkritumu problemātika un apsaimniekošana, bīstamie atkritumi sadzīvē.